Mans vārds Astrīda Cīrula, un es esmu no Čikāgas. Rasols ir saistīts ar svētkiem. To, teiksim, ikdienā netaisīja rasolu, vai ne? Kaut kāds kartupeļu salāts varbūt, bet rasols bija speciāli. Tas bija uz svētkiem, uz dzimšanas dienām vai uz Ziemassvētkiem varbūt. Ja būtu augstais galds Ziemassvētku vakarā, tad būtu rasols. Bet tad jūs no mammas iemācījāties? Jā, mammas un vecmammas. Viņas abas divas pa virtuvi un man lēnām sāka mācīt. Protams, kartupeļi, olas, sīpoli, kas tur vēl, majonēzi, sineps, noteikti ne sirķes, un bietus, protams. Bietus ir daļa no rasola. Citādāk ir kartupeļu salāti. Jā, bet mēs kādā ziņā nelika nekādu gaju vai nekādus zivs klāt. Un kā ar āboliem? Jā, tos kādreiz pielika, jā, lai būtu tāds drusku kraukšķīgs. Arī varēja selerī pielikt, bet tas, kas dod tādu drusku kraukšķīgu. Majonēzi bija un skābais krējums, un tad pielika eļļu ar sinepēm, to dižānu. Un kā ar skābiem gurķīšiem? Jā, tos arī skābos gurķus. Nē, zirnīšus nelikām. Bet tie āboji tikai, ja nebūtu, teiksim, tie skābie gurķi vai kaut kas, tas retāk, bet to pieļāv. Ļoti bieži mums ir daudz vasaras dzimšanas dienas, un tad noteikti obligāti jātaisa rasols. Jā, es faktiski varu izstāstīt gadījumu, kad gadījās Ziemassvētku vakarā, kad mēs ar dēlu bijām viena mašīnā, braucot mājās no dievkalpojuma. Un man dēls paskatās un saka, mamma, ko mēs ēdīsim tagad vakariņās? Un es biju nolēmusi taisīt silto ēdienu. Un es noskaitu visas tās sastāvdaļas, un viņš uz mani pagriežās un saka, rasols nebūs? Es sapratu tad, ka tas viņam ir daļa no identitātes, vai ne? Kad tas Ziemassvētki jābūt rasols, un tad es jutos vainīgi, ka es nebiju uztaisījis to rasolu. Rasols vai rosols? Rasols.